kas ir tavs dzīves aicinājums, jeb uzdevums. Tas, ar ko tu nodarbotos arī tad, ja neviens tev par to nemaksātu. Un to darot, justu sevī patiesu gandarījumu un piepildījumu. Un ja tu šo nodarbošanos tik ļoti labi darītu, ka citi būtu gatavi par to maksāt, tad tā ir zīme, ka tu esi savu dzīves aicinājumu atradis. Kā atrast savu dzīves aicinājumu? Izbeidz atļaut novērst sev uzmanību, izslēdz televizoru, noliec savu telefonu, ej pie dabas un iemācies meditēt, izslēdz ārējo pasauli, iemācies pievērsties sev un sevi sadzirdēt. Šī atbilde ir tevī. Subliminālu klausīšanās var būt labs sākums, lai savā ikdienas vāveres ritenī, kad liekas, ka laika nav nekam, ka neko nevar paspēt, tomēr varētu sākt ieraudzīt iespējas apstāties, paņemt pauzi, nemanot sākt mainīt savus limitējošos uzskatus un bremzējušās programmas tavā zemapziņā, jo sublimināli iedarbojas uz tavu zemapziņu paralēli tavai ikdienas dzīvei. Tev tie ir tikai jāieslēdz.